Bet papildu jautājums tev uzreiz ir, tad prospektu sagatavo pats uzņēmums. Tu arī minēji, paskatīties uz riskiem, ko viņi paši nosaka. Cik ticams ir tas prospekts un cik ļoti mums ir jāuzticas visam tam, kas tur ir rakstīts, un cik ļoti mēs varam uzticēties, jo tomēr tur būs, viņi jau vēlas, lai tu ieguldi. Tam dokumentam jārāda tāds priekšstats, godīgs un caurspīdīgs priekšstats par visiem tiem jautājumiem, kuri ir aprakstīti. Viņuma vadība ir atbildība, tieša atbildība par to, ka tā vienkāršot runāt nedrīkst maldināt. Ne tikai arī var arī civiltiesiski rādīties, jo ja es prospektā ar laiku konstatēšu kaut kādu pat neprecīzu, bet tīši maldinošu informāciju iekļautu, es droši varu arī griezties tiesā, lai atlīdzinātu zaudējumus, ja es tos tieši cietīšu. Ja?